Tagad mēs esam apakaļ mūsu studijā, esam jau mazliet sasildījušies. Fotoaparātu es nolaicu uz galda, izņēmu atmiņas kārtu un mēs liksim iekšā datorā bildi. Tagad mēs liekam vienkārši iekšā bildes, kopēties datorā, iedzeram siltu tēju un pēc tam jau skatāmies, kā mēs tālāk turpinām. Mēs varam vaļā programmu Windows Movie Maker. Viņa atrodas zem Start, Alt programmas. Pirmais, ko mēs izdarām, ir uzspiežam Tools un Options. Tad arī jāiet sadaļā Advanced. Svarīgākā lieta ir bildes garums. Tur ir rakstīts Picture Duration. Viņš parasti ir iestādīts uz kaut kādām pāris sekundēm. Mēs viņu vienkārši nolaižam, cik zem vien varam, līdz 0,125 sekundēm. Varam arī atstāt uz 250. Spiežam OK. Tālāk nākošais solis mums vajag pievienot bildes. Spiežam Import Pictures. Atrodam, kurā vietā datorā mēs viņus esam saglabājuši. Iezīmējam visas, nospiežot Ctrl+A un spiežam Import. Kad programma bildes ir akceptējusi, atkal iezīmējam visas bildes un vienkārši novākam lejā. Kad to esam izdarījuši, mēs varam uzlikt mūziku. Es uzlikšu mūziku, kur es pats uzrakstīju. Ja jūs liekat kādu mūziku, kur tomēr ir aizsargāta ar autortiesībām, beigās iesaku uzlikt titriņu, kurā ir rakstīts, ka šīs dziesmas autortiesības pieder tādam un tādam izpildītājam. Tālāk šeit ir parādās mūsu dziesmiņi, mēs viņu vienkārši novākam apakšā. Viņa, protams, ir gara, tāpēc mēs viņu paņemam aiz astītes un pievākam, cik tālu mums vajag. Mēs esam jau gandrīz pabeiguši. Nākošais mēs pieliksim nelielu titriņu sākumā un beigās. Šeit ir sadaļa Edit Movie un mēs spiežam Make Titles or Credits. Tas ir pavisam vienkārši. Pašā sākumā ir Add Title at the beginning of the movie, tas nozīmē sākumā, un tad ir Add Credits at the end of the movie. Vispirms mēs pieliksim titriņu sākumā. Šeit es ierakstīšu vienkārši stop motion. Tad, zils fons labi, es to zilo fonu negribu, es uzlikšu fonu melnu. Spiežam Done Add Title, un viņš jau automātiski ieliek to titriņu sākumā. Tālāk ir mums jāspiež Finish Movie un Save to my computer. Uzrakstam bildes nosaukumu, video nosaukumu, izvēlamies, kurā vietā datorā viņš mums saglabājās, spiežam Next. Tālāk viņš mums prasa uzstādījumus. Uzspiežam Other Settings un izvēlamies High Quality Video iekavās Large. Tas būs vislabākais, tas nozīmē augstas kvalitātes video. Un spiežam Next, un mūsu filmiņa tūlīt būs gatava.